Šodien atrodamies vienā no interesantākajiem Rīgas kvartāliem Spīķeros. Šeit ir attīstījušies tādi globāli uzņēmumi kā Printify, Hackmotion, Svotsea un Nutrimeg. Šeit veidojas jauni uzņēmumi, notiek kultūras notikumi un izveidota kvalitatīva publiskā ārtelpa. Spīķeri atrodas pašā Rīgas centrā, Daugavas krastā, netālu no Centrāltirgus. Vēsturiski šī vieta bija noliktavu rajons, taču pēdējo gadu laikā tā ir pārvērtusies par mūsdienīgu kultūras un radošo industriju centru. Kvartāls apvieno jaunas tehnoloģijas, lietotņu izstrādājumus, dizaina un mēdīju aģentūras, jaunu uzņēmumus dažādās radošajās sfērās. Šī vieta ir īpaša ar savu dzīvo kultūras vidi. Šeit notiek tirdziņi, fórumi, koncerti, kā arī izglītojuši pasākumi un festivāli. Šī vieta ir, kur cilvēki ne tikai strādā, bet arī satiekas, iedvesmojas un sadarbojas. Šajā kvartālā atrodas arī Rīgas geto muzejs, kas veicina izglītību, iecietību un starpkultūru dialogu. Spīķera kvartāla atzimšana sākas ar lieliem publiskiem ieguldījumiem. Šī teritorija tika renovēta ar Eiropas Savienības līdzfinansējumu, aptuveni 7 miljonu eiro apmērā. Pilsētas politika atbalstīja šo projektu, ļaujot attīstīt infrastruktūru un izveidot promenādi gar Daugavu ar veloceļu un arī pārbūvēt gājēju tuneli, kā arī izveidot publiskos laukumus un pat skateparku. Spīķeros ir ieviesti arī daži ilgspējīgi risinājumi, piemēram, pazemes atkritumu konteineri, sakārtotas komunikācijas un zaļās zonas. Tomēr vēl ir kur augt. Kvartālā nav īpašu inovāciju regulējumu. Trūkst datu par energoefektivitāti un atjaunojamās enerģijas iniciatīvām. Šeit vēl varētu tikt ieviest nākotnes uzlabojumi. Statistika rāda, ka laikā no 2010. gada līdz 2016. gadam uzņēmumu skaits Spīķeros dubultājās no 25 līdz 50, un darba vietu skaits pieauga no 400 līdz 800 darba vietām. Tas ir lielisks piemērs tam, kā radošais un inovācijas var kopā veicināt vietējo ekonomiku, kultūras dzīvi un sabiedrības attīstību. Spīķeri ir dzīves pierādījums tam, ka vecas industriālas ēkas var kļūt par jaunu ideju un inovāciju mājvietu.